Pirms gadiem 3 varēju nosaukt tikai plostus, laivas, ka mēs vadām pa Daugavas lokiem. Bet tagad, kā redzat, uzbūvējam kempingu, rīkojam pasākumus, sporta spēles, pārbraucieni pa Daugavu un jā, dodam cilvēkiem prieku. Jānis Lociks no Daugavpils novada, Nāvinas pagasta, un 21 gads man ir šobrīd. Jā. Daugavpils saskaņas pamatskola līdz 9. klasē, un tad pēc 9. klases uz Rīgu braucu mācīties uz 2. ģimnāziju. Tas darbs šeit, tad sanāk pa vasarām. Es atgriežos atpakaļ uz šeieni kaut kad mājas sākumā, un tad sākam ņemties līdz septembrim. Reklamējamies mēs kā Klusais kempings, un vieta mums ir ļoti unikāla, un arī pēdējo gadu laikā esam spējuši pārvest. Principā mežs visur bija parasta pļava, un visu izbūvējām, un man liekas, tas, kas mūs atšķir no citām vietām, ir tieši tas miers. Tas, principā, darbs ir izrādīt cilvēkiem, cik forši šeit ir, un pats, ka tu dabīgi ar katru sezonu to vairāk iepatīkas, un tu novērtē arī to mieru vairāk no pilsētas lielās burzmas. Pašam šeit ir, kad es atbraucu, tāda atpūtas vieta, lai gan tas ir darbs tik un tā, kad tajā steigā apstājies, apskaties apkārt, tad pašam ir tāds sirdsmiers, kad zinu, ka no pirmās dienas arī ar tiem plostu biznesu, kad tētis ir sācis, ka tā vienmēr doma ir bijusi, ka arī nākamai paudzei viņa pārņemti, domāju, ka savā laikā paspējuši viņu attīstīt un tad arī tālāk savējiem ceru, ka sanāks nodot. Jā, es domāju, kaut kā viltīgi tētis to man ir ielicis, asociē ar labām atmiņām šīs vietas un pašu to darbu, un kaut kā dabiski man ir iegājis. Man tās divas pasaules ir, man liekas, ka ir paveicies, ka es mācījos latviešu skolā, un es nodarbojos arī ar cīņām pēc tās skolas. Un cīņās mums bija ļoti tā krieviska vida, un skolā bija ļoti latviska. Treneris Vitālijs, kurš noteikti man iedeva tādu kā tāpat kā tētis arī iedeva daudz, vienkārši vīrišķīgās kaut kādas tās uztveri, tādu realistiskāku. Un skolā man bija latviešu valodas skolotāja Zalma, kura man noteikti pavadināja uz otru pusi, un tad es dzīvoju tās abās pasaulēs. Es atceros, ka bija pirmās tās literatūras stundas pie viņas, kad man tika klasē 4. un pirmos tos darbus kaut kādus latviešu lasīju, tad mani bišķi uz Rīgu pavadināja. Arī māsas aizbrauca, vecākās man 2 ir, un viņas pēc pamatskolas uz Rīgu arī aizlaidās. Vide ir savādāka, un es domāju, ka ļoti veselīgi, ka ir arī dabūju tur padzīvot un saprast, kādi tur ir cilvēki, un kopumā par kopējo Latviju vairāk saprast. Ja burzmā dzīvojot, tu mazāk skaties acīs cilvēkiem, tu ļoti koncentrējies uz savu stāstu, kas tev dzīvē notiek, jo cilvēku ir tik daudz, tu skaties apkārt, visi ir diezgan vienaldzīgi pret tevi, un tev jāfokusējas uz sevi, un tieši, kad tu atgriezies uz Latgali, tad tu jūti tādu kā tuvības sajūtu, kā ģimeniskāk. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti labi, kad ir tas balans, ka sezonāls darbs, ka es pa vasaru paspēju uzkrāt to mīlestību šeit, to ģimeni, un tad jau pa pārējo gadu man pietiek ar to enerģiju, lai kustēties pašam. Es viņu kā sevi uzkrāju, pa 9 mēnešiem viņa beidzas, un tad es atkal uzlādēties braucu uz šeieni. Rīgā es ar mūziku nodarbojos. Cilvēki sūta fonogrammas, sūta vokālus, un tad es lieku viņus kopā, un tad sūta viņiem atpakaļ dziesmas gatavas. Gadu nomācījos koledžā, mūzikas menedžmentā, bet tur man nepārāk patika kultūras koledžā, un aizgāju un izlēmu pats savu ceļu pa to mūziku ņemties. Ar mūsu tehnoloģijām, kas tagad ir, es domāju, mēs fantastiskā laikā dzīvojam, ir tīpaši par kaut kādām kreatīvām lietām ņemoties, tev tiešām vajadzīgs tik dators un izdoma. Tie cilvēki, kas nodarbojās arī tajā sfērā, kuri mani draugi un ar kuriem es kopā sastrādājos, pārsvarā viņi visi dzīvo Rīgā, un Daugavpilī man arī studija ir uztaisīta, kur es varu savā nodabā tur ņemties, aizslēgties istabā un darīties, bet kad kaut kādas pie koncertu rīkošanas vai kaut kādas video filmē, tad tie cilvēku resursi man visi ir Rīgā, tāpēc es arī tur uzturos. Bet, kā saku, 3 stundu attālumā tā distance ir īpaši tagad, kad tiesības esmu
dabūjis, tad tā nav nekāda problēma, un arī, ja vajag pasteigties uz šejieni, atbraukt, tad uzreiz var. Milzīgs darbs tas ir tiešām no rīta līdz vakaram, kad arī braucām sākumā to pļavu tīrīt un krastu visu, tomēr viņš viss apaudzis bija, jo tur arī tālāk redzat, kā tur viss ir aizaudzis, tāpat arī šeit izskatījāt. Ar to projekta rakstīšanu tas diezgan sarežģīti bija, daudz reizes jālabo viņš, daudz reizes dokumenti jāsniedz domē, ar bēdīgām sejām, tad iznāca no domas un tad saproti, ka vēl desmit tie papīri ir jāsakārto un atnāca, nezinu, kur tie pārstāvji, nezinu, uz kurieni tevi sūtīt tālāk, paši viens saka tur, un es pat domāju, mums tas pats diplomātiskais process grūtāks bija nekā par fizisko. Tajam projektam bija noteikts tas laiks, vajadzēja pasteigties, un tad to gadu mēs arī saņēmāmies un vienkārši izdarījām. Arī vēl lietas esam pielikuši, tie paši laukumi, volejbola, tas bērnu laukums, tās glampinga teltis. Es ceru, ka to pašu tempu, kādā mēs viņu uzcēlām, mēs varam arī tālāk viņu attīstīt, tāpat pievienot lietas ar katru gadu. Tas mēs, es domāju, mūsu ģimene, jo tomēr tas ir arī kā ģimenes uzņēmums un visi pieliek roku, kad vajag, kur kāda trūks, tad cits pieslēdzās klāt. Tie arī ir draugi, kuri mums algoti, tiek arī mani personīgi, ja kad man vajag kaut ko, tad es noteikti draugiem piezvanu. Un tā ir, ka vienu reizi tā runāja manā kompānijā, vismaz draugu, ka tu vienreiz pastrādā beibukos, tad tu arī esi daļa no beibukiem. Tad tev vienmēr, ja tev vajag arī darbs būs, ja tev vajag atpūsties, atbraukt, tad tu arī brauc uz šejieni. Un tā, man liekas, ka katru gadu tā mūsu komanda par cilvēkiem tikai palielinās, kuri pieskaita sevi pie mūsu tās komandas. Bet man liekas, mums tā paveicies, ka mums tas darbs ļoti pievilcīgs. Ka tomēr nākt uz kempingu strādāt un ar turistiem runāties un lai ko tu šeit darītu, tev tomēr patīkamāk būs. Es domāju, ka problēma vairāk ir nekā darbinieku nav, bet to mazie uzņēmēji vienkārši netiek atbalstīti pietiekami un diezgan grūti ir tiem mazajiem uzņēmumam uzsākt kaut ko un to paņemt vienu vai divus nodarbinātos. Bet es skatos arī, ka Latgale uz pareizo pusi kustās un arī es pats, cik es jauns esmu, es tomēr tās izmaiņas redzu arī pēdējo 5-10 gadu laikā. Tie jaunie uzņēmēji parādās un darba vietas parādās un tas priecē. Protams, ar lietām kā šī vajadzīgs kapitāls, vajadzīgas tādas lietas, bet ja tu sapņo par kaut ko lielāku, tad iznomā preci, kura ir mazāka no sākuma. Ar viņu arī tajā sfērā tu vari sākt, ja tu tās pašas laivas, ja tu gribi pārdot, no sāc ar airiem. Es domāju, pēc 10 gadiem mēs noteikti vēl kādā krastā Daugavas uzbūvēsim. Ideju ir ļoti daudz. Mums būs kinoteātris pirmo reizi, mēs domājam brīvajā dabā tad cilvēkus saukt uz kino vakariem. Bija arī runa par tādu kā spā centru. Noteikti ēdināšanu gribam ļoti labu uzrīkot, to pašu tempu vienkārši kādā esam, tādu vajadzētu turēt un neredzu sevi kā to kaut kādu vienu daļu, bet tiešām kā daļu no posma, daļu no tā kopējā kempinga stāsta. Es vienkārši pielieku savu daļu puzlei, ko tieši es varu izdarīt un kā kaut kur atvieglot spēkus citiem, un bez tās komandas mums tiešām te nekas nesanāk. Pirmkārt, tev jāatrod tā lieta, kuru tu pārzini, kurā tu labs esi, un, kā es saku, ar internetu mūsdienās tas ir labākais starts, kur tomēr tu vari sasniegt visus cilvēkus. Skaties apkārt, izmanto, kas tev ir, un ja tu vari cilvēku to uzmanību kaut kā piesaistīt un pareizi viņam izskaidrot, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs, tad visam vajadzētu sanākt. Tā siltā sajūta, kad tev cilvēki ir pabeiguši to braucienu, vai kad atvedās no tevi, un tad tev 15 cilvēkiem jāspiež roka un jāklausās paldies par superīgu laiku. Paldies par superīgu laiku. Tā sajūta, ka tu iesēdies mašīnā, atvadoties no viņiem, un tu brauc mājās, zinot, ka tu cilvēkiem tomēr atmiņu kaut kādu esi iedevis. Tā noteikti ir liels motivators. Vienkārši tas, ka tu esi tēvzemē, ka tu esi uz vietas, tur, kur tu uzaudzis esi, un tu kaut ko iedod tai vietai. Tas, man liekas, man lielu gandarījumu sniedz, ka tevis dēļ kaut kas te notiek arī. Tās sajūtas dēļ noteikti ir vērts no rītiem tur celties un svīst, un līdz vēlam vakaram ir tā vērts to visu darīties.